Ja jau Vanbunkera lielā balva notiek kalnā, tad vislabāk motokross arī tiešām ir skatīties no kalna. Tieši tur arī atrodos es. Vanbunkeras lielās balvas izcīņa Ventspilī ir jau sena tradīcija. Šogad sacensības atzīmēja 15 gadu jubileju. Jau otro gadu balva norisinās Lemberga Hūtes kalnā. Tā bija tehniski sarežģīta, ar iespējīgiem lēcieniem, ātrām virāžām un sportistiem solīja smagu cīņu. Un visiem sportistiem, kas šeit ir atbraukuši, ja, lieliem meistariem, kas daudz ko ir redzējuši pasaulē un Eiropā, ja, viņiem visiem tie ir brīnumi un viņi visi ļoti labi jūtās, jo tas ir kaut kas nebijis viņu tai dzīvē. 15 gadi, tas ir ilgs laiks, bet organizatori un galvenais atbalstītājs ir palikuši nemainīgi. Kā šodien viņi atceras to dienu, kad sākuši organizēt pirmo Vanbunkera lielās balvas izcīņu. Tas tā interesanti, jo Vanbunkeras lielai balvai ir 15 gadi un motoklubam Rodeo ir 15 gadi, jo tad, kad mēs sākām, mums bija nojausmas, kā mēs gribētu, un mēs aizgājām pie kompānijas Vanbunkers, kur arī bija jauna tajā laikā, un bija iespēja tikties ar valdes priekšsēdētāju un parunāt, kāds ir mūsu ieceres, un viņi ieklausījās mūsos, un tā tas viss aizsākās, un tas bija pirmais atbalsts, ja, un tad 15 gados plecu pie pleca, ja, nu, viņi ir stabila vērtība mūsu kluba attīstībā. Tātad šis turnīrs saucas Vanbunkera kauss, un ja ir Vanbunkers, tad jāiedomājas reiz par jums, kādēļ visi šie 15 gadi tiek Vanbunkers draudzējis ar šo motokrosu? Nezinu, patīk. Es nezinu, no acīm redzot, tas tehniskais sporta veids ir tuvs sirdī, un pateicoties tam, ka puiši no Rodeo varēja pārliecināt un pierunāt, ka vajadzētu pasponsorēt, tu tā šos 15 gadus mēs arī atbalstam. Vai jūs atceraties to dienu, kad Arvis pie jums atnāca un mēģināja jūs pierunāt? Kā tas viss norisinājās toreiz? Tiešām atceros to dienu, kad viņš atnāca kopā. Neatceros ar ko, varbūt ka viens, bet atceros, ka bija vesels saraksts ar nopelniem, kādi toreiz bija motobraucējām Citronam. Un mēģināja pārliecināt, ka viņš ir ļoti vēl perspektīvas un varēs braukt. Vēl Sakne, Uldis laikam toreiz bija. Un kā jāatbalsta šie puiši. Motoklubs Rodeo ir Ventspilī pirmais titulētākais un tradīcijām bagātākais motoklubs. Tajā šobrīd ar labiem rezultātiem darbojas arī sportisti no citām valstīm. Pēdējo 8 gadu laikā Rodeo izcīnījis 8 Latvijas čempionu titulus komandu kopvērtējumā. Cik bija sākumā Rodeo sportisti un cik tagad ir? Sākumā bija 3 sportisti, ja, kuri 2 bija amatieri, ja, un viens bija tāds īsts profesionāls, tas ir Uldis Sakne, kas šobrīd ir šīs trases galvenais veidotājs. Cik tagad jums te ir? Tagad mums ir 11 braucēji. Un es skatījos arī ne tikai latvieši. Jā, protams, tāda ir mūsu kluba tradīcija, tāpatās tā kā basketbola klubā Ventspils vai futbola klubā nespēlē tikai latvieši. Mums tā sadarbība jau ar Igauniju ir ļoti sen, jau no 2000. gada, kad mūs brauc Jussi Lanso, tepat viņa mocīts blakām stāv šodien arī ieradies. Jau izaudzis un brauc MX3 pasaules čempionātā, tā kā tagad jaunietis Ranāra Usne, ja, kas šobrīd Latvijas čempionātā MX2 klasē ir viens no līderiem. Nu tā kopējiem spēkiem tikai to vezumu var vilkt. Aizdītajā gadā Vanbunkeras lielo balvu nedaudz iztraucēja lietus, kas sarežģīja sacensību norises gaitu, jo sportisti taču pārvietojas pa kalnā izveidotu trasi. No šādiem atgadījumiem mācās, tāpēc arī organizatori šķiet bija sarunājuši, lai braucienos nevienu nepārsteigtu liels lietus. Iespējams, daudziem lietus tieši būtu noderējis, lai atveldzētos no karstajiem un pārgalvīgajiem freestyle priekšnesumiem. Tos izpildīja lielākā beļģu zvaigzne šajā jomā Viljams Van den Putte un latvietis Mārtiņš Aleksandrovičs. Vispirms varētu pastāstīt meitnei, ko nozīmē moto freestyles. Nu, es redzēju, bet kas tas tāds ir? Tas ir salauzt visiem domāšanu, ja? Stereotipus, ko vispār var izpildīt ar motociklu, apmēram tā. Un kur tu to visu mācies? Es pieļauju, ka tu uzreiz neleci zemē iekšā, ka ir kaut kāds mīkstāks piezemēšanās vietas. Es pamatā dzīvoju Spānijas dienvidos un trenējos 6 dienas nedēļā un lecu paralonu kastēs lielās, mācoties rotācijas kustības, bet pagaidām Tagad ir sezona, tagad nekāds jauns triks pa lielam nemācās. Tagad vienkārši šovi. Mārtiņš ir vienīgais šāda veida sportists Baltijā, un Spānijā viņam ir vislabākie apstākļi sevis pilnveidošanai. Mums nav reāli to visu nodarboties, tāpēc, ja tu gribi būt labs freestyle pilots, tev reāli jāslīpē. Tie triki ir jāstrādā, tas ir darbs mans. Freestyleru motocikli nav tie paši, kas brauc motokross trasēs. Kā ir, teiksim, ar traumām? Kas ir tas trakākais, kas ir gadījies? Šī sporta veidā mazi kritieni nemēdz būt. Te ir ļoti liela kritieni vienmēr, bet man šī ziemā, nezinu, kaut kā ļoti veicās un es
piedzīvoju 8 liels kritienus visas ziemas sezonas treniņu procesā. Bet, bija bremzes pirms sezonas, protams, morālās, jo grūti ir pārkāpt, jo sākt atkal taisīt to pašu triku, no kur tu esi nokritis. Bet, kaut kā dotajā brīdī es esmu ļoti labā formā. Tu esi piedalījies daudzos šovos, bet kāda ir Ventspils publika, nav pārāk vēsa? Īstenībā Ventspils publika ir ļoti, ļoti laba. Protams, vislabākā publika ir Spānijā. Tur ir bez nekādiem variantiem. Tur ir motorzāģi, tur ir tauris, tur ir pilnas arēnas. Pēc labas izklaides freestyle šovā, kā arī muzikālajām pauzēm, par kurām parūpējās Kaža un DJs Japānas, sacensības turpinājās. Supermotokrosa sacensības atšķiras no parastām motokrosa un amatieriem šeit nebija ko darīt, jo sportistiem īsā trasē jāpārvar mākslīgi izbūvēti tramplīni un bedres. Braucieni bija ātri un dinamiski, un šoreiz tie norisinājās prestižajās MX1 un MX2 klasēs. Savu meistarību lielajā balvā demonstrēja sportisti no dažādām valstīm. Par uzvarētāju MX1 klasē kļuva Augusts Justs, 2. vietā Dāvis Līvs, bet 3. Lauris Freibergs. Kopumā sacensībās uz starta stājās 12 dalībnieki. Bet MX2 klasē uzvarēja Roberts Justs, 2. Dāvis Ivanovs, bet 3. Prīrts Raudseps no Igaunijas. Šajā klasē uz starta stājās 16 dalībnieki. 15 gadu nav joka lieta, un šajā laikā rodeo sastāvā izaudzināti dažādi labi sportisti. Bet vai paši sacensību organizatori un sponsori arī mēdz uzkāpt uz mocīša? Man motocikls jau ir no 16 gadiem, šobrīd ir vairāk motociklu, bet uz motociklu jau vairākus gadus neesmu kāpis. Tad varbūt ir vērts nopirkt čoperīti un pabraukāt vismaz Kurlandu vai Kvītā. Ir arī čoperīts. Pasākumu apmeklēja aptuveni 5000 skatītāju, un šis interesantu skaits liecina, ka Ventbunkera balvai jānotiek arī 16. reizi.